Labdien visiem! Pirmkārt, es jūs gribu sveikt šajā dienā, kad īpaši vajag atcerēties savas sievas, savus vīrus un kārtējo reizi pateikt viņam, ka jūs viņu mīlat. Jo pateikt to nekad nav pa daudz. Un ja tas ikdienā ir tā aizmirsies un nav tik būtiski, tad es domāju, ka šī tāda īstā diena, kad to pateikt. Palieku tas nekad nebūs. Citi cilvēki, viņiem ir citi viedokļi, viņi saka, ka šitos svētkus nevajag. Man viņi patīk, un es arī šorīt saņēmu ziedus un kartiņu un konfekts no savu vīru, un es domāju, ka tas ir vienkārši brīnišķīgi. Un es arī jums novēlu skaisto dienu. Bet turpinājumā mums ir nopietnākas tēmas, un es ar jums gribu parunāt par tādu lietu, kas mums tagad ļoti aktuāla pasaulē, tas ir autisms. Bērnu autisms, kas pēc tam arī pāriet pieaugušiem, kad arī lieliem cilvēkiem, bet sākās tas jau bērnībā. Un es tādā sakarībā esmu uzaicinājusi ļoti kolosālu cilvēku, kuram ir vistiešākais sakars ar šo tēmu, un viņai ļoti daudz, ko jums pastāstīt. Tā kā es tagad uzaicināšu Vanesu un mēģināšu viņu pieslēgt. Tā, Vanesiņa, kur tu man esi? Te man ir. Tā. Nu, kur mēs esam? Vanesiņa, tu man esi? Tu redzi? Tu man esi pieslēgusies? Nu? Tā, pieslēgsim tevi. Tā, viņa jau mani redz. Ceru, ka tūlīt būs. Te jau viņa ir. Jā. Labdien, Vanesiņa. Labdien, Dagiņa. Es sveicu tev šajā jaukajā dienā. Paldies. Es jau te aprunājos, visus nosveicināju. Un es teicu, pagaiz bišķi pieslēgšu ausis. Jo man ar to telefonu ir tā, kā ir. Jo es, kā ieeju laiviņā, es nevaru vairs labi dzirdēt. Un tad es izdomāju, ka es pieslēgšu ausis, lai man nav problēmas, ja lai man nav tuvu jābāž deguns klāt, es ielikšu šaus ausītes. Cik interesanti, tev patīk ar austiņām. Man ir atkal tā, es atkal kā veco laiku cilvēks klausies, es nevaru tās austiņas pieņemt, man atkal ir tā, es kā ielieku austiņas, man liekas, ka es tādā mucā, es nevaru ar austiņām, man gribās skaidri, gaiši šitā dzirdēt. Es kaut kā nevaru dzirdēt, man laikam vajag kaut kādu mikrofonu nopirkt, jo tad man jāliek ļoti tuvu un jāklausās, tā es varu paiet tālāk un tāpat labi dzirdēt. Tā, Vanesiņa, es tev esmu uzaicinājusi šodien, lai tu mums pastāstu šādas tādas lietiņas. Un pirmkārt, kamēr lai es neaizmirstu, man te ir daudz cilvēku jautājuši par tiem mūsu testiem. Es pat esmu uztaisījis jau 2 testus. Man pirmais tests bija ļoti slikts, man pat nedēļa apakaļ atnāca viss ļoti labi, un es jau iepriekšējā video to rādīju. Bet ko tu vari par mums pastāstīt? Jo cilvēki šaubās, es no vairākām pusēm esmu dzirdējis, ka kur viņi īsti taisa, un kāpēc viņš ir no Zinzino, un kāpēc jāsaredz ir Zinzino mājaslapā. Kas tur ir par tādām lietām? Ko tu vari mums tajā jautājumā pastāstīt, lai cilvēkiem ir skaidrs, lai nav nekāda šauba? Man nav šauba, es zinu, ka arī tev nav. Bet tu pastāsti, lai arī citi par to nešaubās. Un pa priekšu varbūt pastāsti, kas tu esi, sāc ar sevi, un tad pastāsti mums par testu. Jā. Es esmu Vanesa, es dzīvoju Anglijā, un man tas gods, Dagiņa, tevi arī pazīt, ja tas ir ļoti, ļoti forši, tu esi tik sirsnīga un feina. Un ir tā, ka man ir meita 19 gadu un dēliņš. Dēliņam šogad būs 9 gadi, un viņam ir autiskā spektra traucējumi. Un šo te autismu viņam atklāja jau Latvijā. 2 gadu, 9 mēnešu vecumā viņam oficiāli viņu konstatēja, un tad mēs atbraucām uz Angliju dzīvot. Uzreiz, burtiski pēc kaut kādiem 2 mēnešiem, jo Renardiņam teica, man vīrs Anglijā dzīvoja, un mēs nolēmām visu pārvākties uz Angliju, un līdz ar to tad tādu ritīgi apzinātu, kā teikt, autismu dzīvi mēs sākām dzīvot šeit, ja? Jo Latvijā mēs tur tā, taustījāmies, kamēr tikām līdz tai diagnozei. Lūk, jā.
Un varu sakot, tie, kas varbūt zina, kas ir autisms, ko nozīmē autisms, ja? Viņš tā kā īsti ārstējams nav. Piemēram, Latvijā, tad, kad mēs dzīvojām, mums piedāvāja nomierinošus līdzekļus viņam, jo viņš ļoti daudz naktīs raudāja, viņš bija uzvilkts, un tiem bērniem nāk virsū tāda kaut kādas panikas lēkmes un tā. Bet es būtībā neiroloģis mums viņus izrakstīja, ja, tad, kad mēs gājām uz šīm te pārbaudēm, jo viņam tas autiskais spektrs bija diezgan tāds, es teiktu, ievērojams spilgts, jo viņš faktiski to 2 gadu, 9 mēnešu vecumā viņš vēl nekomunicēja, ja viņš tā kā vairāk savā pasaulītē dzīvoja. Viņš, teiksim, zināja numurus, tur kaut kādus ciparus, tur burts un tā, bet viņš nekomunicēja, viņš neatsaucās, viņu 10 reizes varēja saukt uz vārdiņu, ja. Viņš ļoti maz ēdienas ēda, burtiski tikai dažs, viņš neizrādīja interesi par mantām, viņš nespēlējās, viņš par citiem bērniem neizrādīja interesi, ja. Faktiski neko, ko bērns dara 2-3 gadu vecumā, viņš nedarīja, ja, tāpēc viņam diezgan stipras tās iezīmes bija, ja. Un jā, viņš naktīs ļoti daudz raudāja, un tad, kad mēs viņu vedām pie neirologa, neirologs, vispār norakstīja man to Renci, viņš teica, te vispār te jau nekā nav, jūs dodat viņam tās nomierinošās, tādā ziņā, principā, ka tas bērns ir norakstāms, ja dodat viņam tikai nomierinošās, lai viņš jums netraucē dzīvot apmēram, ja, un ko tad viņš neko nemāk, ja, tur, briesmīgi bija, vai ne? Lūk, un mēs kā apzinīgi vecāki nopirkām arī šo te nomierinošo lielā stikla pudelē, es atceros, brūnā bija tāds balts šķidrums, bet es, kad aizbraucām mājās, mēs ar vīru no aptiekas un izlasījām šos te blakus efektus, kādi ir šim te nomierinošiem līdzeklim, ja, un ka viņš ir stiprs un viņu dod pat šizofrēniķi, slimniekiem un tādiem. Mēs sapratām, ka mēs savam bērnam tādu nedosim. Ja? Vanesiņ, piedod, vai tu atceries, kā viņš sauc to līdzekli? Atceros, Daigi. Tas jau pirms kādiem 7 gadiem, 6, jā, es neatceros, bet viņš bija tādā brūnā stikla pudelē, un tur bija milzīga lapa klāt, un es zinu, ka viņš tiek dots vispār, ka tur bija rakstīts tādiem cilvēkiem, kam ir tā kā mentālas problēmas, arī, teiksim, šizofrēnija, tur, tādas lietas, jā, un viņš kā nomierinošs līdzeklis, jā, tāds balts šķidrums bija. Un, jā, un tā mēs izmetām viņu ārā un nedavām Rencītim, un tā mēs dzīvojām ar to. Lūk, un tad mēs atbraucām šeit uz Angliju, un tad zāles faktiski vairāk īsti nav šiem te autiskajiem bērniem, ja, tik cik tās nomierinošas, jo tad, kad mēs atbraucām uz Angliju, un tad, kad mūsu Anglijā arī viņa tā kā akceptēja šo te autismu, jā, ka viņam viņš ir, jā, tad viņa arī mums piedāvāja nomierinošās. Un tad es sapratu, ka laikam tas ir ļoti tipiski šiem bērniem piedāvāt tāds, jo man jau paziņu lokā neviens nebija šāds te bērniņš ar tādu diagnozu. Man īsti nebija, kam pajautāt to, jā, un nebija ar ko pakonsultēties. Un tad es sapratu, jā, ka viņiem laikam viņi tā piedāvā, un tad es teicu, nē, ka mēs atteiksimies no tā, ka būs labi, gan un tā, cik es tējas viņam, kaut kādas vitamīnas, teiksim, D vitamīnu, kaļķi, ko es kā mamma, ko zinu, ko tādam bērnam var dot, par cik tā pārtika, ko viņš uzņem ārkārtīgi maz, tur, teiksim, uz vienas rokas pirkstiem saskaitām, tad saprot, ka viņam kaut ko vajag vēl papildus, un tad es viņam vienkārši devu, ja. Lūk, un tad vienā reizītē, es biju jau kādreiz dzirdējis pa Zinzino, man pat bija bijusi arī pudelīt Zinzino eļļa mājā, man viena meitene uzdāvināja, bet es nesapratu tajā laikā vēl īsti neko, es nepievērstu tam uzmanību, man pat viņa bija attaisīta un plauktā stāvēja, pat nebija ledskapī ielikta, ja? Bet es nezināju tā ļoti, tā daudz neko. Un tad es vienā reizītē dzirdēju ka Kārlis stāsta par to, ka ir tāds tests, ka ir balans tests, un ko šis tests uzrāda, un ja šis tests uzrāda, teiksim, ja ir šūnas membrānā kaut kas, teiksim, nepilnības, ja ir, kā teikt, rupi sakot, teiksim, tā kā kropla šī šūnas membrāna, ja viņi nespēja tā kā funkcionēt pilnvērtīgi, ja, tad ir risinājums šī balans eļļa. Un es tajā reizītē sazinājos ar Kārli, es uzrakstīju viņam personīgu ziņu, ka manam dēliņam ir autisms un ka es tā kā gribētu pamēģināt un tā. Un Kārlis man teica, ka tas ir ļoti apsveicam, ka es tā kā, ieklausījusies un ka es tā kā uzticos un tā. Un tad es toreiz pasūties, palūdzu, lai viņš man uztais to rēķinu, jo man pašai tā kā bail no tām lietām, ka es kaut ko nepareizi sadaru. Un tad es toreiz paņēmu 2
komplektus ar testiem, tā kā abonementus, ja, nezinot īstenībā, vai tas kaut ko dos, vai tas man palīdzēs, jo mēs ģimenē esam 4, un es paņēmu 2, tā kā, 2 mēs ar Ēns tā kā tādā eksperimentā, ja, un paņēmu šķiedrvieliņus toreiz un D vitamīnu, jo tas bija, tas principā šķiedrvielas un eļļiņi bija tas, ko Kārlis man ieteica, kas ir pats pamatiņš, ja, lai vispār varētu, nu, tā kā, teiksim, sākt, ja, un D vitamīnu es paņēmu, jo tāpēc, kad es viņam jau visu laiku arī devu D vitamīnu, bet man māsa vienkārši sūtīja no Latvijas Vigantoil, un es sapratu, ka es viņu nomainīšu uz to brītiņu, ja. Nu, lūk, un tad atnāca man šie te, tā kā, balans testiņš, un atnāca eļļa, un es Renardiņam uztaisīju šo te testu. Un kas bija ļoti, tā kā, nu, teiksim, es Rencim biju visu šo te gadu garumā jau no mazotnes devusi zivju eļļu, jo man to bija pateikusi dakterīte, ka tas ir ļoti svarīgi bērnu smadzenītēm, un es viņam visu to laiku posmu biju devusi. Bet tad, kad es uztaisīju viņam šo te balansu testu, tieši kas nāca kopā ar balansu eļļiņu no Zinzino, tas tests atnāca viņam ļoti slikts. Viņš bija 40-1. Bet man arī tas testiņš ir, es arī viņu varu parādīt, viņš bija, nu, briesmīgs tas tests, ja tiešām bija tie 40-1, viņš bija ļoti, ļoti slikts un piesātinājums bija tikai 2,8%, ja, bet tajā laikā es no tiem cipariem vēl īsti neko nesapratu, un man Kārlis skaidroja, ka tas tests ir vienkārši dramatisks, ja, bet kāpēc man nebija ne mazāko šaubu, ka tas tests ir patiess un ka tie, teiksim, tie rādītāji nav no zila gaisa izdomāti, jo pirmkārt, tad, kad es viņu sūtīju prom, tur ir tikai kods, svīterkodiņš. Neviens nezin, ka manam bērnam ir autisms. Neviens to nezin. Neviens to nezin, ka viņam ir milzīgas veselības problēmas un ka viņam uzturs ir vispār nekāds. Būtībā, ka viņš 5 produktus ēd, ja? No kā vispār, nu nevar taču uzņemt pilnvērtīgi neko no 5 produktiem, ja? Tās bija kaut kāds tajā laikā, ko viņš tur ēd. Es neatceros pankūkus, droši vien piespienu, ko viņš vēl aizvien ēd, ja? Nu lūk, un tāpēc man nebija ne mažāko šaubu, tas tests atnāca tāds, kāds viņš atnāca. Jo tajā galā, tur, kur viņš tiek taisīts, tur neviens nezin. Un teiksim, varēja būt arī tā, ka es visu jau to iepriekšējo periodu, piemēram, biju lietojusi balansēļu, ja? Jo to jau neviens nezin. Es jau varu, piemēram, teiksim, tās atbildes, kas ir uz tiem jautājumiem, ja? Es jau varbūt viņus var ierakstīt, piemēram, nepatiesas. Tas testa rezultāts jau ir gatavs, un viņš pilnīgi nekādi neiespaido tos testa rezultātus. Teiksim, tie, kas tur ir jāuzrāda, tie, teiksim, vecums, dzimums, svars, garums, tas ir tikai statistikai. Kāpēc ir jāuzrāda, teiksim, piemēram, tas NG, nu tā kā apgabals, nu man ir NG, tāpēc es saku apgabals, jo tas ir tāpēc, lai varētu šos te datus izmantot statistikai, lai saprastu par reģioniem, kādi, kur ir, teiksim, šie te testi, kādi cilvēkiem procentuāli, lai visu to varētu saprast, ja, kā, teiksim, kā kurā pasaules malā ir un kā tas ir pa reģioniem, ja, un kā tas ir pa vecumiem. Tas ir vienkārši vajadzīgs šai te statistikai, jo cilvēks pēc savas būtības, Daigiņ, ir ārkārtīgi slinks. Un ja cilvēkam dotu izvēli, piemēram, šis tests ir jau jums gatavs, teiksim, Renardam, 40-1. Vai jūs vēlaties atbildēt uz pāris jautājumiem, vai nevēlaties? Loģiski, ka es nevēlēšos. Es spiedīšu nē, ka tik ātrāk redzētu tos datus, vai ne? Bet to statistiku, viņa ir ļoti svarīga. Jo, piemēram, tagad ir uztaisīts jau cik ļoti, ļoti daudz šo te testu, ja vairāk kā miljonus testu, ja? Un ja nebūtu šīs statistikas, būtu ļoti grūti tā kā orientēties, teiksim, ja? Tagad pēc šīs statistikas var izvērtēt ļoti daudz lietas, ja? Tāpēc prasa šos te datus, ja? Tāpēc prasa, teiksim, un tie jau nav vārds uzvārds, ja? Tas ir vecums, dzimums, garums, šāds te lietas, ja? Nu, lūk, un piemēram, teiksim, tu, kas sūtīji savu testiņu, ja? Tur jau arī tev neviens nezināja, kad sūtīja pirmo testu, ka tev ir, piemēram, veselības kaut kādas problēmas bijušas, ja? Vai, teiksim, kāds tev uzturs. To jau tā kā neviens nezina, ja? Un līdz ar to, kāpēc tas testiņš ir slikts? Tāpēc, ka tie dati, viņi ir reāli, tādi, kādi viņi ir, tādi viņi ir. Un šī te laboratorija, kāpēc, teiksim, Zinzino sadarbojās tieši ar šo laboratoriju, jo, teiksim, tā sadarbība ir tik daudz, cik mēs, teiksim, Zinzino pērk vienkārši pakalpojumu
no šīs te laboratorijas. Mēs pērkam no viņiem testus, Atvainojos? viņi šos te testus veids, ja? Un kāpēc zino tests? Jo šī laboratorija sadarbojās ar ļoti, ļoti daudz iestādēm, ar pasaules slavenām iestādēm pērk no šīs te laboratorijas šos pakalpojumus, ja? Un šis ir tieši zino tests, ja? Tāpēc ir šis te zino tests, ja? Un šī laboratorija, viņa nekad neietu kaut kādas mahinācijas veikt, ja, teiksim, dēļ viena klienta zino, lai zaudētu savu reputāciju, ja, un vienkārši, teiksim, zino ir izvēlējies šo laboratoriju tāpēc arī vien, lai zinātu, ka tas viss ir līdz pat mielēm patiesi, ka tas viss ir tīri, ka tas viss ir caurspīdīgi, ja, ka tas viss ir, nu tā, ļoti, jo nepavelti šai te laboratorijā viņai ir 25 gadu pieredze, ja, zino ir tikai 20 gadi, vai ne? Nu, lūk, ja, vienkārši, teiksim, es, piemēram, arī, es esmu no Tukuma vispār. Es aizēju, piemēram, uz Tukuma poliklīniku un nododu kaut kādas analīzes. Tukuma poliklīnikā šīs te analīzes netaisa. Ko viņi dara? Viņi sūta uz Gulbju laboratoriju, uz Rīgu, kur veic šīs te analīzes, ja? Viņi pērk šo te pakalpojumu, ja? Nu, lūk, un man atnāk atbildi, teiksim, ka tāds un tāds. Es aizēju uz poliklīniku pakaļ. Šeit ir tieši tas pats. Šeit pērk pakalpojumu no šīs te Vitas laboratorijas, ja? Un mums atnāk atbilde. Vienkārši viss ir modernizēts, ja tā var teikt, ja? Un mēs online šo atbildi varam saņemt, ja? Tāpēc par to noteikti nevajag šaubīties. Un vēl kas nu, teiksim, tādu apstiprinājumu, ka tiešām šie testa rezultāti ir patiesi, ja? Jo es jau Rencim, nu jau es taisījusi jau 5 tests vai pat 6, ja? Bet šeit ir Rencīša 1. tests, 2. tests un 3. tests, ja? Un šie te testi, viņi pakāpeniski ir, ja, tā kā arvien labāki, ja? Un, teiksim, es norādu tur, kad es viņam dodu balansa tā kā eļu, bet kādreiz ir, pateikšu līdz galam, es, teiksim, norādu, kad es viņam dodu balansa eļiņu, ja, bet es jau varētu būtībā to nenorādīt. Tas ir vienkārši tīri tā kā statistikai, ja, teiksim, ka lietojot šo eļu, lai mēs zinām, ka var pacelt šo līmeni, ja viņš ir pacēlies tam bērnam, ja, bet es jau tur varu norādīt nepatiesu tos datus, ja, jo tas pirmais rezultāts, es jau viņu uzreiz redzu, viņš nekādīgi neietekmē tos pārējos to procentuālo sadaļu, ja, un vēl, ko man gribās pateikt, nevienmēr ir tā, ka uztaisot pirmo testu, pirmais tests ir, teiksim, viņš arī mēdz būt, ka viņš ir labs, ja? Un, piemēram, tā ir gadījies, teiksim, ja? Man tā ir gadījies vienu reizi, ja? Pa visu šo laiku posmu, ja? Kad vienai vecākai kundzītei, 80 gadi, ja nemaldos, viņa nedzīvo Latvijā, ja? Ļoti skatās, ko viņa ēd, viņai bija 2,3/1, man liekas, ja? Kaut kā tā, bēdz būt arī kādreiz šie testi labi, bet tas ir ļoti reti, ļoti cilvēkam ir ārkārtīgi jāskatās, ko viņš ēd, ārkārtīgi jāsabalansē zivtiņa, jāēd regulāri, ja? Nu, lūk, bet ko man gribējās teikt, kad kādreiz mēdz būt tā, piemēram, uztais šo te testu, pirmais tests ir slikts, ja? Cilvēks lieto balansēļu, viņš aizsūta, piemēram, uztais otro testu un aizsūta šo te testu, un tie rādītāji nemaz nav, piemēram, labi. Un tad mēs meklējam, kas par lietu, vai šī te ūdenī šķīstošā eļļa ir vajadzīga, vai parastā eļļa varbūt neuzsūcās, varbūt ir vajadzīga likt šķiedrvielu klāt, jo tik līdz ir šķiedrviela, tā notiek visi procesi labāk, ja, visa uzsūkšanās, ja. Tas nav tā, ka vienmēr tie testi tā kā standartā, ja, visiem tik štancē slikts, visiem ir slikti, tais otro testu, visiem uzreiz ir labi, ja, tā tas nenotiek. Rencim arī, piemēram, 2. tests, viņam viņš nebija tā, kā vajag. Pēc 4 mēnešiem vajadzēja viņam būt visam zaļam. Rencim, reku, 2. tests, ja, dzeltans, sarkans, un tad es konstatēju, ka viņam šī te parastā klasiskā eļļiņa lāga nemaz neuzsūcās, ja, un tad es viņam taisīju vēl pēc 5 mēnešiem 3. testu. Viņam bija viss zaļš, bet es viņam devu ūdenī šķīstošo eļļu, tad, ja, tāpēc tas viss ir tāds process, un tas viss ir tiešām ļoti uzticams process, ja, un tur nav ko brīnīties, ka tagad tie testi ir tik ārkārtīgi slikti, ja. Ja šādi testi tiktu veikti, piemēram, nu, teiksim,
intereses pēc jāpaskatās īstenībā. 20 gadu atpakaļ iespējams, ka šie testi bija labāki. Ja? Un, piemēram, es domāju, ja mēs skatāmies 30 un 40 gadu atpakaļ, tie testi noteikti būtu bijuši daudz labāki, ja teiksim, uz to cilvēku daudzumu, kuriem viņi ir veikti, jo tad bija pavisam savādāk pārtika. Tad arī cilvēki vairāk zvejoja, cilvēki vairāk ēda zivis, jūras veltes. Piemēram, man vectētiņš ir jūrnieks bijis, mammai māsa jūrnieka, mēs tur no jūrnieku gala, ja, zivis žāvējām, ēdām vienkārši kilogramiem, ja, lučus žāvējām, mums žāvētavu bija sētā, ja. Tagad es zivi uzēdu labi, ja vienu reizi nedēļā. Protams, no kurienes, lai es ņemu to omega-3 taukskādu grupu, man nav no kurienes viņu paņemt. Mēs varam kaut ko paņemt no virszemes, no avokado, no riekstiem, valriekstiem, bet tas nav pietiekami. Ir ļoti, ļoti svarīgi. Nevelti daba ir iekārtojusi tā, ja, kad cilvēkam vajag no virszemes, no zemūdens, ja, visu šo te sabalansēt kopā, tas ir ārkārtīgi svarīgi, ja. Nu tā, Daigiņ, tas īsumā, tā varbūt tev vēl kāds jautājums par testu. Es par to testu vēl gribēju teikt to, ka es pati redzēju video, kur viņi rāda to laboratoriju, kā viņiem tur tas testi notiek. Tur ir tāda kompjuterizētība, tur cilvēki ir pāris, tur viss notiek automātiski. Jā. Tur nevienam nav laika štancēt kaut kādas muļķības, jo tā ir tik profesionāla laboratorija, milzīga laboratorija, kas apkalpo visu pasauli, un viņiem nav laika, zinu, tagad štancēt sliktus testus. Protams. Tas ir mans viedoklis, jā, un es domāju, ka man ir taisnība, Bet es, Daigucīt, teiktu tā, ja cilvēkam pilnīgi absolūti nav nekādas ticības šim testam, fakts, ka noskaidrot to, kādā stāvoklī ir šūna, ir ļoti vērtīgi. Ja netic Zenzino, dodās uz Gulbija laboratoriju, šeit Anglijā gan jau varbūt cits laboratorijas, Latvijā Gulbija, un lūdzu, šo testu var veikt arī Gulbija laboratorijā. Viņš būs daudz dārgāks, viņš maksās 116 eiro. Es pat redzēju, jā. 116 eiro, un tur neviens tik sīk smalki neizskaidros. Ja? Tur iedos tev ciparu virkni, un tad kulies pats cauri un skaties. Tu aizies pie doktora, diez vai tev doktors ar tik smalki izstāstīs, jo doktoriem īsti tā nav, viņu specifika, teiksim, nav tik iedziļināties, jo man nekad dzīvē doktors nav pajautājis, vai jūs vēlaties šūnu membrānas analīzi attiecībā par taukskābēm? Man nekad dzīvē, man doktors neko ģimenes ārsts tādu nav pajautājis, jo tā nav viņa specifiska. Viņš skatās tikai uz kaut kādām problēmām, varbūt, kuras tur standartā, nodod kaut kādas analīzes un tā tālāk. Bet ko man gribās teikt? Mīļie cilvēki, vienalga, vai tas ir Zenzino tests, vai tas ir Gulbija laboratorijas, vai tas ir, jo starp citu Gulbija laboratorijā arī uz vietas nestaisa šo testu. Viņi sūt uz Beļģiju projām, un šī te atbilde atnāk 30 dienās. Ja? Nu, lūk, tā tad arī notiek šī te sadarbība. Kaut kur taisa testu, kaut kur Beļģijā. Jā, tāpēc noteikti nevajag būt tādiem šaubu pilniem, vajag būt atvērtiem, vajag mēģināt, vajag skatīties, jo noskaidrot, kādā stāvoklī ir šī te šūnu membrāniņa, ir mega svarīgi. Un to es varu pateikt pēc sava dēliņa, kuram ir autiskā spektra traucējumi vēl joprojām, bet šo te pēdējo 2,5 gadu laikā, kopš Renards lieto balanceļu, kopš mēs atklājām, ka viņam ir tik slikts tests, kas arī bija kā pierādījums, ka visas tās zivju eļļas, ko es viņam pirms tam biju devusi, tātad viņam viņas nebija strādājušas. Ja, tātad viņam nebija radījuši šo te omega-3 piesātinājumu asinīs. Nu, lūk, un šo te 2,5 gadu laikā viņam ir milzīgs progress, ko redzu ne tikai es kā vecāks, ne tikai apkārtējie, bet arī skola. Viņš runā, viņš komunicē, viņš interesējās par citiem bērniem, viņš var paprasīt, ko viņš vēlās, viņš var atbildēt, ja viņam kaut ko pajautā. Ja? Viņš ir pavisam cits bērns, un tas notika īstenībā tādā diezgan straujā, tādā attīstībā pat sākotnēji. Ja? Jau mēs pēc kaut kādām 1,5 mēnesi viņam sākām vispār pamanīt izmaiņas. Mēs sākumā domājam, ka mums rādās, ja? Bet tad, kad mēs saprotam, viņš ir atvērts. Ja es kādreiz ar viņu nevarēju līdz veikalam aiziet, viņš nokrita panikā, jo viņš nesaprata, kur mēs ejam, jo mums bija tikai 2 ceļi. Skola, tās durvis, jo mums 2 durvis mājā. Skola,
Viens ceļš, tēta mašīna, otrs ceļš. Citur nekur. Nevarējām līdz laukumiņam, līdz veikalam. Viņš nesaprata, kur mēs ejam. 5, 6 gados viņš kliedz, viņš nē, un skrien apakaļ iekšā sētā. Ja? Tas vienkārši bija drausmīgi, ka es atceros. Ja? Tad tagad 8 gados, nu jau viņš ir tāds, nu pavisam savādāks. Ja? Bet tad tas pirmajais laika posms, es atceros, ka mēs sākām vispār mēģināt jau daudz ko vairāk eksperimentēt. Ja, wow, mēs jau līdz veikalam varam aiziet, tepat pār ielai, tas tāds sasniegums, ja, nu līdz mazam veikliņam. Ja. Un ko tas nozīmēja? To, ka mēs, kā vecāki, es konstatēju, ka viņam ir šī te neveselā šūniņa, ka šūniņa faktiski ir 40 reizes cietāka nekā viņai no dabas ir paredzēts. Ko parādīja šis te tests? Ja? Un ko es, protams, vēlos risinājumu kā mamma, ja? Un es esmu gatava uz visu, lai tikai manam bērnam labāk. Ja? Nu, lūk, un tā tad es sāku dot šo te balansēļu, sāku dot šķiedrvielas, un tas bija tas, pēc kā mana bērna organisms bija tik ārprātīgi izslāpis, ka viņš kā švammīte uzsūca visu, cik viņam vien deva tai pirmajā laikā. Ja? Es to tā redzu, jo viņam tas progress tiešām bija straujiš. Ja? Tātad šīs te smadzenītes pēc tā DHA, kas ir iekšā šajā te balanceļiņā, tāks tev aiz mugursdaigiņa, ja? Ir tik ļoti izslāpušas ir šīs te viņa smadzenes. Ja? Un viņš vienkārši kā sūklīts visu uzsūca. Ja? Un līdz ar to notikās arī šie te organismu procesi. Ja? Un tas ir ļoti, nu, vērtīgi priekš manis. Nu, milzīgi vērtīgi kā mammai. Ja? Bet es arī redzu, es nezināju sākumā neko. Un ja es būtu skeptiski uz to visu skatījusies un nebūtu atvērta pamēģināt, ja, un iedziļināties tajā, mēs būtu tur, kur būtu. Iespējams, Renards vēl tagad 8 gados nekomunicētu, nezinu, neinteresētos par citiem bērniem, ja, nu, teiksim, nebraukt ar skūteri, ja, ko viņš 6 gados vēl nedarīja. Mums sētā skūteris mētājās, viņš tikai griez riteņus, ja viņam neinteresēja pilnīgi, viņš savā pasaulītē dzīvoja. Ja. Un tad, ja man bērns sāk pēc 1,5–2 mēnešiem ritīgi braukt ar skūteri, jā, ar riteni, nu tad es saprotu, ka tai viņa smadzenēs kaut kas notiek tai viņa prātā. Ja. Un ja mēs pieskaramies šķiedrvielām, varbūt druscītiņ, tad arī ārkārtīgi svarīgi ir šķiedrvielas, ja? Lai, teiksim, zarnu traktā nonāktu šī te šķiedrvieliņa, jo viņa, teiksim, nonākot zarnu traktā šķiedrvielām, ko šīs te šķiedrvielas izdara, viņas tā kā, teiksim, pabaro labās bakterijas, līdz ar to sāk kārtoties viss šis te mikrobioms, kas ir zarnu traktā. Ja, zarnu traktā ir apmēram no 2 līdz 3 kilogramiem dažādu baktēriju, un ļoti svarīgi ir tas, lai šīs te labās baktērijas, nu, ja tā var saukt labās, kas dara labos darbiņus, lai viņas dominē, lai viņas ir vismaz 85%. Un lai šīs te sliktās baktērijas arī tur ir, ja, jo gadījumā, ja kaut kas ir jābūt kaut kādai reakcijai, ir jārēģē, ja, bet ir 15%. Bet ņemot vērā to, ko vispār mēs šobrīd ēdam, arī tas, ko mans bērns ēd, viņš jau lāga neko neēd, ja, un vēl konfeti viņam garšo, ja, tad tur notiek tāds haoss iekšā tai zarnu traktā. Bet kāpēc nedrīkst tur būt šāds te haoss? Jo zarnu trakts ārkārtīgi spēcīgi ietekmē smadzenes. Nevelti ir tas teiciens latviešiem, ja, ka mīlestība nāk caur vēderu. Tā jau patiesība ir, ja. Mūsu senči zināja, ko viņi runā, ja. Bet, teiksim, ja mēs pieķeramies tādiem zinātniskiem faktiem, tad tagad tas ir zinātniski pierādīts. Ja, kad visi, teiksim, visi tie, kā viņi saucās, tie kaut kādi tur tie nervu gali, visi tie kaut kādi tur nervu tīkli, viss tas, ja, viņi no zarnu trakta dod smadzenēm signālu. Un mēs atkarīgs no tā, 90% atkarīgs no tā, kas notiek mūsu zarnu traktā, mēs esam vai laimīgi, vai labā garstāvoklī, vai sliktā garstāvoklī. Ja mums tur tajā zarnu traktā ir visādi nelabumi, ja mums zarnu trakta, teiksim, zarnu sieniņas ir
pilnīgi nekādas, un ja vēl viņas mums ir tā kā, teiksim, pavērušās kā tāds caurs maisiņš, kā teikt, ja, nu man tagad grūti, varbūt tajās lekcijās var labāk redzēt, ja, ka tur rāda, teiksim, ka pavērušās, ja, tad, un caur šīm zarnu trakta nonāk asins ritē, teiksim, kaut kādas vielas, mikrovielas, kaut kas, kam nevajag nonākt zarnu traktā, tas ārkārtīgi ietekmē visu, ja, rodās visi šie te hroniskie iekaisumi un tādas lietas, ja, tas ir ļoti, ļoti, ļoti svarīgi, ja, un tas jau nav tikai tāds, tas, ko saka zino, ja, vai tas, ko, teiksim, kaut kāds atklājums, ja, par to var palasīt dažādus pētījumus, neatkarīgus pētījumus, ja, kad ļoti, ļoti, ļoti svarīgi ir sakārtot šīs te lietas. Ļoti svarīgi ir sakārtot šūnas membrāniņu, jo tas nozīmē, tad, ka organisms spēj normāli strādāt, ja, uzņemt to, kas viņam vajag, aizvadīt to, kas viņam vairs nevajag, jo tā kā mana dēliņa gadījumā, ja šūniņa ir 40 reizītes cietāka nekā viņai no dabas paredzēts, tad iedomājieties, kas notiek. Visu, ko organisms uzņem, viņš atdurās tā kā pret sienu. Tai šūnā tur bišķi kaut kas nonāk, ja, pārējot tas bērniņš man izkaka ārā. Un arī to bišķu, kas tajā šūnā ir tur nonācis iekšā, viņš pārstrādājās, tai šūniņai vairāk to nevajag. Bet viņa viņu nevar normāli izvadīt ārā, jo viņa ir tik blīva tā šūna, un tad tur iekšā viss pūst, kā teikt, ja, un tad rodās šie te hroniskie iekaisumi. Mēs tas sastāvam no 37 triljardiem šūnu, un tad sanāk, ka mēs esam kā tāds kā zivju ikrs, tāds kā šūnu kopums, ja, un ja šīs te šūniņas vien kā iepuvis ābols, ja, viena pēc otras sāk bojāties, tad mēs esam viens liels hronisks iekaisums, tā kā bija mans rencīts, ja? Nu, lūk, un tāpēc man vispār ļoti, ļoti patīk tas, kad par šīm lietām tagad runā daudz vairāk, ja? Kādreiz nerunāja ļoti maz. Es arī pirms tam par to nebiju dzirdējusi, ja, teiksim, pirms pāris gadiem, ja, un nebija tik ļoti tajā iedziļinājusies varbūt, ja varbūt jau, ka runāja, bet nezināju. Nu, lūk, un es, piemēram, visticamāk, kā jaunā māmiņa, tad, kad es gaidīju rencīti, ja, visticamāk, kad es arī biju disbalansā, jo tad, kad es uztaisīju savu testu, man arī bija slikts tests. Nu, ne ļoti slikts, ja man bija 8-1, bet arī man bija slikts tests, ja. Un man ļoti garšoja saldumu, un es reti, kad uzēdu zivs. Un man tā pārtika tāda bija, kāda bija, jo es ēdu tas, kas man garšo, nevis tas, kas man vajadzīgs ir, ja. Un tāpēc arī tāds rezultāts man bija. Jā, nu, tāda Egucīte. Es te tādu nezinu, varbūt tev kāds jautājums vēl ir. Es tik nelaišu tev pie vārda. Es te biju visu sarakstījusi, bet tu jau visu arī atbildēji. Tā, to es pateicu, jā. Jā. Nē, tu visu atbildēji, un viss ir saprotam, un es ceru, ka arī visiem citiem ir saprotam. Tavs jautājums, jo nezināju, kā tev tur sarakstīt. Jā, bet tu man to arī visu atbildēji, un es tikai gribu pateikt to, ka pārējiem arī tas ir jādzird, nevis jādzird, bet jāsadzird. Es teiktu tā, jo dzirdēt mēs visi dzirdam, bet ir jāsadzird. Cik tas ir svarīgi, kad ir svarīgi pārbaudīt savu veselību un uzlabot viņu. Jo bez omegas 3 mums pasaulē dzīves nebūs. Ne šodien, ne rīt, ne parīt. Kā mēs viņu uzņemsim, ar ko mēs viņu uzņemsim, kā mēs viņu pārbaudīsim, tas ir viss mūsu ziņā. Jā. Bet varbūt ir kādam jautājumu, jo es te redzu te. Es neredzu, Dagi, nevienu komentāri. Anet mūs skatās un vēl Līga skatās un vēl pārējie vēl skatījās. Bet man skatās, es visu neredzu. Varbūt ir kāds jautājums, ko kāds grib uzdot. Sūtiet, es paprasīšu. Man gribas pateikt tā, zini kā? Katram ir savs laiks, kad viņš sadzird un ka viņš nonāk pie kaut kā, jo es ļoti saprotu tos cilvēciņus, kas tā kā varbūt nav vēl sadzirdējuši, nav vēl iedziļinājušies, jo es tieši tāpatās kādreiz. Es jau sen biju dzirdējis pa Zino 10 gadus atpakaļ. Man viena kolēģīte jau tajā laikā lietoja ļoti sen atpakaļ, un viņa es atceros, ka kaut ko man stāstīja. Bet 10 gadus atpakaļ, kas man nekaiš? Pirmais bērniņš piedzims viss vesels, laimīgs, es pati priecīga. Kāda man preventīvā veselība? 100 gadu es par to nedomāju. Tik skrienu, lecu, visur strādāju no rīta līdz vakaram, ja? Vai tad vispār kaut kas interesē? Bet redz, katram pienāk kaut kāds tāds brīdis, ja?
ka tas atnāk pie tā cilvēciņa, un viņš saprot, wow, jā, šitas ir tas, kas man vajadzīgs, ja? Bet redz, vienīgais ir skumji tas, kad, bet tas ir arī mans, ja, ka caur, teiksim, varbūt, caur skumjām, tā kā caur Rencīti, ka viņam ir autisms, ja, tas ir ienācis manā dzīvē. Varbūt varēja tā nebūt, ja, varbūt es pati būtu sākus jau ātrāk lietojusi, man būtu veselīga šūniņa, man būtu pietiekams šis te omega-3 piesātinājums, līdz ar to es bērniņam var iedot, ja, visu, kas vajadzīgs smadzenēm. Būtu Varbūt viss vesels būtu piedziņš, savādāk. varbūt pat Tieši tā. vesels piedziņš, To mēs, ja? protams, ka varam minēt, ja, Jā. bet redz, visam ir savs laiks, bet ļoti, ļoti skumji ir tas, ka tagad es to ļoti apzinos, ka šī te preventīvā rūpēšanās par savu veselību ir milzīgi svarīga, ka nav jāsagaida kaut kāda slimība, tad, kad kaut kas jau notiek ar tevi, bet tāda ir cilvēku daba. Kamēr cilvēks jūtās labi, kamēr viņš ir vesels, kamēr viņam nekas nekaiš, tā īsti, jā, teiksim, ir lietas, ar ko cilvēks sadzīvo. Viņš jau redz neieklausās, un viņš nedzird. Un tad, kad notiek ar viņu tā nelaimīte vai kaut kas notiek, ja, tad viņš sāk kaut ko meklēt, kaut ko klausīties, kaut ko sadzirdēt. Ja. Protams, ne 100%. Ir arī tāda cilvēciņa, kaut kāds mazs procentiņš, ja, kas jau laicīgi sāk domāt par sevi, bet tādu ir ļoti, ļoti, ļoti maz. Un tādu mēs esam, un tur neko nevar izdarīt. Tāpēc ļoti, ļoti forši un ļoti vērtīgi, Daigiņ, ja kādam šis būs noderīgi, tā mūsu saruna, ja? Bet ja nebūs noderīga, nekas, varbūt kādā citā reizē būs noderīga, tad, kad pienāks tā vajadzība. Varbūt pēc 10 gadiem atcerēsies, ka bija tādas kaut kur meitenes, kas kaut ko runāja pa kaut kādu veselību. Pa kaut kādu pa kaut kādu testu, jā. Varbūt, ka tā, jo man arī, redz, pašai Zino ienāca manā dzīvē pavisam negaidot. Es pat nezināju, ko es gribu, vai es gribu, es vienkārši gribēju dzīvot labāk, ēst labāk un būt labāku veselību. Un sēžot mājās 10 mēnešus, ja, man bija pietiekoši laika to visu pārdomāt, un Zino manā dzīvē vienkārši ienāca netīšām. Es vienkārši atradu Kristīnīti, kur ar Zino nodarbojās, un es jau tagad to lietoju, un es esmu ļoti apmierināta un visiem to iesaku. Un spēks ir tiešām, es no rītiem pirms tam, es kaut kā vienu dienu te nofiksēju, es vienmēr cēlos augšā tā, ka tāda stīva, tā kā kaut kāda, ja. Tagad, kad gadu jau es, teiksim, nejūtu, ja, kad es esmu tāda stīva, ka es 10 mēnešus nestrādāju, arī nebija stīva, ja. Bet pirms tam, ka es strādāju, un tagad es strādāju atkal, ja, starpība ir ļoti manām. Man ir vairāk spēks, un es lec augšā no gultas, es varu darīt un iet, un tas tiešām palīdz, jā. Šķiedrvielas tās ir neaizvietojams arī. Tas ir pats pirmais vispār, ko es tā ļoti ievēroju, ko cilvēku pamana. Īpaši tāda varbūt, kam nav tāds ļoti izteikts veselības problēmas, bet tāds ikdienas, piemēram, baigais nogurums, tāds tā kā nespēks, piemēram, pēc darba galīgi vairs nav spēka, kā atnāk mājā vai ne, teiksim, un tā, tas ir pats pirmais, tad, kad sāk lietot balanceļu un šķiedrvielas. Pats pirmais, ko cilvēku pamana, ir wow, vairāk enerģijas, ja? Tas ir vienkārši to visu vairāk dzird. Tas ir tās pašas pirmās atsauksmītes, jā, ka tiešām ir un kaut ko gribēju teikt, bet izsitās doma no galvas. Bet jā, tas ir, viņš tomēr, lai kā, vai tu izstiepies, vai tu saraujies, ir tam ķermenim fizioloģiski ir paredzēta tā taukskābe, un tam ķermenim fizioloģiski ir paredzēts, ka viņam ir vajadzīga tā šķiedrviela, ja, un ja viņš tev ikdienā trūkst, ja, tad tas ķermenis to izjūt, ja, tad viņš izjūt, viņš ir švakāks, vai mazāk enerģijas, vai sākās kaut kāds veselības problēmas, vai šis, vai tas, ja, viņš reaģē, kaut kā viņam ir jārēģē, kā lai viņš tev parāda, ka kaut kas īsti nav kārtībā, ja, un tad jau cilvēks sāk taustīties. Ja? Viens grib kaut ko dabīgāku, ja? Piemēram, kā es. Ja? Es gribēju dabīgu savam Rencītim, un redz, es nonācu pie tā dabīgā. Ja? Es negribēju viņam dot to drausmīgo ķīmiju, ko man tas dakteris toreiz izrakstīja. Ja? Cits varbūt redz izvēlās ķīmisku, piemēram, zāles. Ja? Teiksim, viņam tur asinsspiediens vai kas, viņš aiziet pie daktera, viņam dakteris iedod zāli, viņš iedzer, viņam čiks asinsspiediens lejā, ja? Viņš uzreiz ir priecīgs. Ja? Viņš pat nedomā par to, kā to varētu atrisināt, lai ilgtermiņā būtu labi, ja, lai nav tā, ka tās zāles jādzer gadiem un ka bojā blakus orgānus, ja. Tā tas ir kā kuram cilvēciņam. Mēs katrs esam dažādāk un noteikti ir jāciena katra cilvēka izvēle un lēmums un tā kā tā vēlme vai ne, bet
ir jau forši jau, var kādam palīdzēt, vai ne? Ja. Es esmu dzirdējis, kad šķiedrvielas arī palīdz, kad ir vēders sapūties, kad citiem ir tāda vēdera, ja, kad mūžam izskatās tā, ka stāvoklī, kad arī tas pāriet un atgriežas normālās formās un palīdz pie gremošanas, kad tās šķiedrvielas ir vienkārši neaizvietojamas. Jā, šķiedrvieliņas ir ļoti vērtīgas. Bērniņiem arī īstenībā šķiedrvielas bērniem ir ļoti svarīgas. Tiklīdz bērniņš faktiski sāk normāli ēst pats tā kā, ar karotītes kaut kādu barību, nevis tos piena maisījums, ja, tā bērniņam ļoti svarīgi ir šķiedrvieliņi, ārkārtīgi svarīgi, ja, un bērniņš tad, kad aug un attīstās un tām, teiksim, smadzenītēm un visam, ja, viņam pat proporcionāli, ja tā paskatās, teiksim, ja, viņam pat ir vajadzīgs vairāk nekā pieaugušam, jo, teiksim, mazam bērnam, piemēram, Rencim, viņam ir, piemēram, 8 gadi. Ja... Pazudi? Mikrofons dzird mani? Jā, dzird. Jā, man vienkārši nozvanīja modinātājs. Jā, teiksim, šķiedrvielas, viņas vairāk ir tā kā nevis pēc svara izvērtēt, cik daudz tā kā vajag, jā, bet vairāk pēc dzimuma un pēc vecuma. Ja, šķiedrvieliņām. Jo, piemēram, teiksim, manam Rencim, viņam ir 9 gadi būs, jā, tagad, un viņš ir puisis, jā, un viņam vajag apmēram 16 grami šķiedrvielas. Ja? Tas it kā uz viņa tiem 24 kilogramiem ir daudz, ja? Tāpēc ļoti svarīgi skatīties, lai viņš dzer pietiekam daudzumu. Ja? Ja ne, tad varbūt cietāks vēderiņš palikt, bet būtībā tas šķiedrvielu daudzums ir vajadzīgs. Ja? Viņš ir ļoti, tas nav tā kā rakstīts uz zinobiotika šķiedrvielu buņģiņas, bet tas ir vispār, tā kā, ja palasa, teiksim, kaut kādus rakstus, zinātniskus rakstus, cik ir vajadzīgs ķermenim šķiedrvielas, ja, un, piemēram, pieaugušam cilvēkam, ja, kam ir, piemēram, 80 kg, viņam tāpat laikā vajag apmēram, teiksim, sievietēm kaut kādu 30 gramu šīs šķiedrvielas, ja, vīriešiem 40 gramu, ja, tāpēc es teicu, ka proporcionāli, teiksim, kā bērnam liekas, wow, viņam kaut kāds 16 līdz 18 gramu, Renciem vajag liekas baigi daudz, vai ne, bet bērniņam vajag vairāk šķiedrvieliņas, ja, tur pieaugušiem cilvēkiem tā kā proporcionāli bišķi mazāk, bet tai paša laikā, ja, teiksim, tie 30 grami dienā ir, tā kā svarīgi uzņemt, ja, jo šķiedrvielas viņš ne tikai, tā kā, teiksim, nodrošina to labvēlīgo, tā kā mikrobiomu, tā kā to vidi, ja, zarnu traktā, bet šķiedrvielas viņš ir arī tāds, tā kā skrubītis, ja, jo zarnu traktām viņam ir tādas, tā kā viss caur tām trubiņām, tā kā tādas bārkstiņas, ja, kuras šitā te visu laiku staigā, ja. Un no dažādiem kaut kādiem, teiksim, cukuriem un visādām tādām miltiem, visādām tādām lietām, tās bārkstiņas ar laiku, viņas paliek tādas, tā kā, arī tā kā stīvas, ja, tā kā nekustās, ja tā var teikt, ja, mākslinieciski. Un šķiedrvielas ir tās, viņas ir kā skrubīts, viņas ir arī tās, kas tās bārkstiņas, tā kā, veicina viņas, tā kā, kustēties, ja, tā kā arī. Tas arī viens no tādiem, kāpēc šķiedrvieliņas ir vajadzīgas. Ja, bet šķiedrvielām ir dažādas šīs te funkcijas, ko viņas veic, un viņas arī tiešām veic arī to serotonīna rašanos, ja, tas laimes hormons, kas arī nodrošina mums labāku garastāvokli un arī vairāk enerģijas, jo psiholoģiski, ja mēs jūtamies labi, tad arī mums ir vairāk enerģijas un tā, ja. Tāpēc tās ir ļoti svarīgas divas lietiņas, jā. Jā. Eļļu un šķiedrvielas. Eļļu un šķiedrvielas, tas ir tas tāds sākums. Tāds sākums, jā. Labi, Vanesīt, es skatos jautājumu, neviens nav uzdevis, laikam visiem viss ir skaidrs. Ja vēl kāds kaut ko gribēs un izdomās pēc tam, tad jūs vienmēr varat man rakstīt, es atbildēšu, ja nezināšu, paprasīšu Vanesai un uz drīz tikšanos atkal. Nākošā laiviņā. Jā. Nākošu piekdienu būšu atkal laiviņā, kur vēl uzaicināšu, vēl neesmu izlēmusi, to mēs redzēsim, tas pagaidām noslēpums, bet nav jautājumu vēl? Nē, nav, neviens nav. Labi, Vanesiņa, es tev teikšu mīgi paldies, ka tu atnāc, ka tu padalījies ar savu problēmu, kā tu viņu risini, es ceru, ka kādam arī tas varbūt palīdzēja. Jo autismu bērni tagad ir ļoti daudz. Ļoti daudz. Un es ļoti ceru, ka kāds mūs arī sadzirdēs un ka kādam mēs arī būsim palīdzējuši, par ko mēs būsim tikai ļoti priecīgi. Labi, lai jums jauka šī diena, atlikušā diena, lai vēl Valentīna dienas zied vēl uz priekšu un bučas un visiem sveicieni. Un lai jums sirsniņas, visiem sirsniņas
Un novēlu beigās ļoti labu veselību visiem. Ar tā Tieši tā. pagaidām atā. Atā.